Bērnībā ļoti daudz nodarbojos ar mopēdiem, ar motocikliem. No 15 gadiem sāku strādāt pie tēva auto virsbūves remonta darbnīca. Pirmie mani mēģinājumi, protams, strādāt ar metālu un atjaunot auto virsbūves formu. Tas bija kaut kāds neparasts darbs un, protams, man nekas nesanāca no pirmas reizes, no otras reizes. Ja. Es mācījos, mēģināju un pēc tam jau pēc kaut kādiem tur gadiem, tad es jau biju profesionāls virsbūves atjaunošanā. Ir ļoti smags, jūļi darbs un viņu nenovērtē neviens. Un kaut kāda brīdi apvienojot manu hobiju moto ar manu profesiju virsbūves remonts, atnāca tāda vēlme un ideja veidot mākslas priekšmetus, mākslas objektus no automoto detaļām. Laikam, kad man bija 27, varbūt 28 gadi, es pamēģināju izveidot savu pirmo skulptūru. Es esmu dzimis vērša gada, ja es sevi jūtu iekšā sevi kā vērsis, ja, un tāpēc es izvēlējos to pirmo skulptūru izveidot tieši vērsi, ja, jo tas it kā mans raksturs, ja, kad redzi mērķi un jāiet sava mērķi līdz galam, ja, un jātic sev un jārealizēja savā mākslā. Es stāstu par dzīves algoritmiem, stāstu arī par savu dzīvību, ko es redzu tā dzīvība, ja, ko jūtu, ko gribu satikties, ar ko negribu satikties. Ja, tas reāli mans dzīvības pārdzīvojums, kaut kā manas emocijas, ja, un tās emocijas es veidoju tāda metāla māksla. Māksla ir kā bērns, tu nevari visu laiku viņu turēt blakus. Bērnam jāiet un jāveido savu dzīvību, jā, tāpēc arī mākslai jāiet tālāk, jā. Tāpēc viņa nav tikai priekš manis, viņa ir priekš visiem. Tāpēc katru eksponātu varu sev atļaut atlaist. Protams, mūsu ambasadora, tas ir mana sieva, mīlestības stāsts ļoti sen kopā. Arī visa māksla ir radošies pateicībā Alīnai. Tas ir mūsu dzīvība kopā ļoti sen, jā, un arī šitie mākslas eksponāti ir veidoti varbūt priekš kaut kādiem fotosesijiem, un arī mēs, protams, Alīnu izmantojam kā ambasadoru, kā labai reklāmai, un tas arī iedvesmo tālāk un tālāk veidot kaut kādu jaunu mākslu, jo ir interesanti kopā, kā mani attīsta Alīna, attīsta manu mākslu, jā, un viņa arī interesanti būt daļai šajā mūsu lielā projekta. Mākslinieks varbūt ir cilvēki, kuri meklē, tad es esmu tas cilvēks, ja es esmu mākslinieks, tad es varu varbūt kā sevi raksturēt, kā es cilvēks, kurš meklē kaut kādu atbildi, ja, kas mēs esam, ja, kas būs pēc nāves, kas ir cilvēka dvēselē. Interesanti iepazīt cilvēku, iepazīt cilvēka emocijas, skatos uz dažādiem emocijām, mūsu emocijām, ja, un kā mūsu emocijas mums visus cilvēkus regulē. Kaut kādā brīdī es domāju, zināt, ka visi cilvēki ir dažādi, bet pēc tam es sapratu, ka uz cilvēkiem vieni un tādi paši algoritmi strādāja. Mēs varbūt izterējam kaut kādu vienu eksponātu, bet tas nav kā vienu dienu strādāju ar viņu, bet man vajadzēja 8 mēneši. Ja? Bet tagad jau ar tādu lielu pieredzi, ja, es jau veidoju ātrāk, man jau ticība sev, kā man viss sanāks, ja, es zinu, ka sanāks, un tad kaut kādi lielākie eksponāti, man vajag varbūt 2 mēneši, ja, bet mazākie eksponāti, tur 3 dienas, nedēļa, atkarībā no lieluma. Tā, principā nedēļa, 2 mēneši, atkarībā no izmēra. Un es varu strādāt 4 dienas pēc kārtas, jā, bet pēc tam man drusku jāatpušas no tāda brutāla darba, jo tur, tā fiziski izterē sevi, lai izveidot kaut kādu tādu metāla mākslas eksponātu, jo ļoti daudz neterība, ļoti daudz tur dūmeņu un acis no metināšanas iekārtas var bojāties un jāatpušas no tā darba, un tad
pēc tam atkal es varu uzsākt kaut kādu vienu eksponātu, un es paralēli veidoju vēl kaut kādu, jo man kaut kā patīk pārslēgties no vienas uz otru, jo kamēr es meklēju detaļas vienam eksponātam, es redzu, ka man noliktava ir kaut kādas detaļas, kuras es varu izmantot citā formā. Un tad es varu arī pārslēgties uz otru, un tad veidoju vēl kaut kādu formu otram objektam. Un kamēr es veidoju otram objektam, var atnākt cilvēki, kuri atdot vai piezvana, vai uzaicina, atbrauc, paņem kaut kādas detaļas vēl tur jaunai mākslai. Un tajā brīdī, kad bija pauze, manā dzīvībā atnāca vēl kaut kādas detaļas, un tad es redzu, šitā pauze man bija vajadzīga, lai detaļas tiktu pie manis, un es varu izmantot tajā tālāk, ja. Ir svarīgas tas pauzes, ir svarīgas pēc iedvesmes, ir svarīgas pēc materiāliem, jā, lai viņi tiktu pie manis. Un man pašam patīk uzreiz tur 3-5 objektus veidot. Man kaut kā tā pārslēgšana no vienas pozīcijas uz otru ļoti patīk. Ja es visu laiku strādāšu darbnīcā, es laikam nesajūtīšu to kaut kādu, iedvesmu, jā, man apnikst. Man patīk veidot, ko es jūtu. Es neskatos uz kaut kādiem dažādiem māksliniekiem. Gribas un es veidoju, reāli tā. Nav nekādas izglītības, formulas, kā ko veidot, es visu veidoju uz savu sajūtu. Es ņēmu to informāciju, kura man patīk un kura man ir svarīga. Pēc tās prakses es varu izvēlēties priekš sevis, ko es tieši gribu un kā veidot gribu, ko veidot gribu. Būt māksliniekam, jā, un būt vēl biznesmenam, būt vēl, art kolektoram kaut kādam, jā. Ļoti grūti, jā, tāpēc es arī šeit esmu varbūt Rīgā, tāpēc, ka es gribu satikt cilvēkus, kurie novērtēs manu mākslu un redzēs kaut kādu ceļu tālāk, kā iet pasaulē ar tādu mākslu tālāk, jā, un realizēt kaut kādu tur lielāku mērķi kā mākslinieks. Kopš bērnības man jau ir paticis zīmēt, tas bija mans tāds svarīgākais pašizpausmes veids, komiksu zīmēšana, un vēlāk jau klasē 8. kad bija jāizlemj, ko darīt tālāk, arī, protams, tāda tēva atbalstā un viņa iespaidā, nolēma doties uz Rīgas Liečķās mākslas vidusskolu un tēlniecības nodaļā uzsākt mācības Rīgā. Tur es arī nokļuvu tādā radošā vidē starp māksliniekiem un tādiem līdzīgi domājošiem. Mākslas izglītību turpināju Mākslas akadēmijā. Tad man arī patika mētināt ar dzelzi, kalt akmeni, strādāt ar keramikas materiāliem. Manas profesijas izvēlē, protams, tēvam tēlniekam bija liela loma tajā, jo es jau no bērnības redzēju, kā viņš strādā, kā viņš darbojās, ka tas ir tāds radošs laiks, kad tu neskaiti stundas un tas nav no 8 līdz 5 darbs, bet tas ir tiešām tāda aizrautīga darbošanās ar dažādiem materiāliem un arī sava laika tāda brīva plānošana. Patika arī izpētīt dažādus materiālus un patika izpētīt dažādas ierīces, teiksim, izjaukt no kā tas sastāv, kas ir lācītim vēderā, tur, dažādi tur
mehānismi tāda pamatā, jā, tāda, ne tāda smalka, tā kā radiotehnika, tas ne, bet tie ir tādi mehānismi, kā viņi darbojās un tāda atklāt viņos to dvēseli. Tagad es vairāk domāju par to, kā ielikt tādu svarīgu saturu savos darbos. To vēstījumu tādu, ko cilvēki varētu nolasīt, ko citkārt nevar, teiksim, to izteikt vai prozā vai dzejā vai fotogrāfijā, bet kā to var izteikt trīsdimensiju objektā, tēlniecībā. Tas man ir tagad svarīgi. Jā, mākslā ir svarīgs ir iedvesmas avots un, protams, tā ir daba, tas ir tā visa dzīvā un nedzīvā daba, kas ir apkārt, kas, veiksim, arī zināmu uzmanību es esmu veltījis arī dzīvnieku veidošanai, dzīvnieku pētīšanai līdz ar to, ja es esmu vienkārši tādā sajūsmā un pārsteigumā par to, kā daba, cik skaisti, cik harmoniski, ja, cik vienreizēji ir izveidojusi jau to pašu bruņurupuci, teiksim, un tāpat esmu veidojis arī un konstruējis zirgu figūru un arī kaķa proporcijas, kaķa formas man ļoti patīk, un tā kā tas ir pamatā tas iedvesmas avots, un protams, ka māksliniekam arī mūza jau ir vajadzīga. Šī gadījumā tiešām es varu teikt, ka dzīvē ļoti paveicies ir tas, ka es esmu kopā ar Mairetu, arī mākslinieci, kas ir keramiķa, un kad mēs iepazināmies un sākām arī kopā darboties, un viņas darbā iespējams ienāca tāda tēlnieciskas formas vairāk, un savukārt es sāku izmantot keramikas materiālus. Strādāt ar akmens masu, jo, kad akadēmijā bija mācības, mēs veidojām tikai no māla un uzveidojām, un tad to pēc tam labākajā gadījumā nofotografēja vai atlēja ģipsī, bet tas darbs nekur nesaglabājās. Viņš bija māla kastē. Un tas rezultāts bija tikai tas, kas palika galvā. Turpretīm veidot no akmens masas, tas ir ārkārtīgi interesanti un arī prasa meistarību, un tad to darbu arī var saglabāt un apdedzināt tādu, kāds viņš ir. Daudz darba arī mums ir tādu kopīgi veidot un taisīt, esam arī viens otru tā labvēlīgi iespaidojuši. Es domāju, arī mēsam traucējuši radošo darbību viens otram. Tēlniecībā, jā, ļoti svarīgs ir materiāls, un arī, kā es sākotnēji arī kaut kā tā ļoti piešķīru nozīmi materiāla ilgamūžībai, bet tur ir ierobežojums zināms, ja, tai materiālā par to, ka viņš ir dārgs un smags. Šis ir laiks, kad ienāk tēlniecībā daudzas jaunas tehnoloģijas, un arī pasaules mākslā un kā arī tēlniecība ir saistīta, iekļauta, jā, viss tajā mākslas ritumā, un man liekas, ka ir svarīgi tās tehnoloģijas arī izmantot, pielietot, bet nepazaudēt tieši tādu dzīvo pieskārienu. Metināšana no dzelzs, tas varbūt ir tāds pats no pieejamākiem un ar mazāku pašizmaksu tāds veids. Šā vai tā viss ir iznīcīgs un pārējošs. Ir skaisti, ja tiekties pēc tāda paliekoša un ilgtspējīga materiāla, ja, bet
ir svarīgi saredzēt tieši to, kas ir šodien, šeit un tagad. To visbiežāk ir ērtāk arī uztaisīt tādā, ātrā materiālā, ja, tādā, kas dod tādu ātru rezultātu. Un man liekas pat, ka zīmējums ar ogli uz papīra, ka viņš tieši vislabāk izsaka to cilvēku trauslumu un pasaules tādu vieglumu. Būt māksliniekam, tas ir tāds kā dzīves veids, vai dzejnieki, aktieri, fotogrāfi vai rakstnieki un tā tālāk, ka viņi visi garīgi stabilizē to sabiedrību un ka dod arī tādu garīgo barību tai. Māksliniekam jābūt arī tādam drosmīgam un pietiekam izaicinošam savās izpausmēs, nebaidīties paust savu viedokli un savu attieksmi. Un es kā mākslinieks arī cenšos to, kā jau es teicu, to saturu, tādu svarīgo, aktuālo saturu savos darbos ielikt. Ir tāds risks, ka tagad visu var filmēt, visu var drukāt ar 3D printeriem un kopējamām mašīnām, ja, visu noskanēt, atdarināt un kā tēlnieks tikai operē ar kādiem instrumentiem, ja, bet man liekas, ir svarīgi saglabāt to dzīvo saikni un to materiālu sajūtu, ko mēs caur rokām savām varam iztaustīt un piedzīvot. Savā ziņā esam tikai vai piliens jūrā vai arī puteklis visumā. Kaut gan arī, ja mēs paskatāmies uz šo pilienu vai putekli mikroskopā, tā ir atkal tāda vesela pasaule, tā ir dziļa, tāda vērtība. Начинал слесарем-инструментальщиком. Я уже много раз говорил, что в кузне только погреться ходили. Потом встретил музу и сказала, будем ковать железо. Не только вдохновляет, заставляет даже. Говорит, надо. Ну и мне интересно. Сам не рисую, далек. Как не то, что далек, а бумагу не порчу. Что ты говоришь? Плохо слышу тебя. Да нет, не глухой, нет еще пока, но уже хочется после работы хочется впечатление, там еще полиция. Да иногда просто от работы хочется немножко переключиться и что-то потворить такое, что-то для души, для красоты. Чаще изнутри просто вот так мне захотелось, я так и делаю. А там концепция, это там очень трудно думать про это, все это. Мне нравится слово такое, концепция, но я не концептуальный художник. Для меня это сложно. Я больше такой, может, примитивный такой в плане. Но ремесленник, чтобы людям это приносило, пользу и эстетический вид. На самом деле все формы, все уже природа сделала за нас. И все там есть. Выходишь, под куст сходил, посмотрел, как это все там происходит. Жучка какого увидел, там речка течет, горох растет. Все там происходит. Есть у меня такой товарищ один, переживает очень, что почему нет у нас
художников по металлу. Я говорю, надо воспитывать, надо какие-то. Я пытаюсь вот показать на каждое мероприятие какое-то городское, выхожу с огнем, с металлом, показываю, да, что есть не только керамика и там живопись, и что-то еще, деревообработка и металлообработка. Я, если честно, глину только, никогда не лепил горшок. Вообще никогда. У меня даже в мыслях не было горшок. Вообще. Горн делал там что-то, какую-то скульптуру, солома, глина такая, в таком плане, да, что-то делал, печку какую-то там, это вот было. А чтобы керамическое, один раз Майя-то меня заставила какую-то штуку мне слепить, не на вирпе, а и то для меня такой материал, не знаю, вообще. Про космос не думаю, когда работаю, потому что мне надо концентрироваться, я думаю, как мне все сделать. Гвоздь, когда делаю, не думаю, это уже на автомате, да, там что-то такие примитивное. А когда, у меня есть проект какой-то там, думаю, вот так, надо так. На молоте думаю о том, о безопасности думаю, да, всегда, чтобы дам такой совет, что надо брать и делать, и если что-то не знаешь, можно обращаться, и подскажу, расскажу, и, мне не жалко информацию, много могу дать. Но, опыт есть. Такой жизненный и такой в сфере металлообработки. Я только за. Должны быть коллеги. Конкуренция тут в моем ремесле, не может быть. Нету секретов, но все доступно, да. Все равно, если ты сам дошел до этого, ты поделись, это же лучше. Все равно не сделает никто так, как ты сделаешь. А если ты сделаешь лучше, так я вообще счастлив буду, если ты лучше меня сделаешь. И сейчас у меня моя мечта сбылась, у меня есть моя кузня. Есть у тебя мечта, значит, она сбудется. Я даже, бывает, иногда так боюсь своих желаний, мечтаний. Намечтаешь, потому что с этим делать. Пришло, оно все есть, все. А дальше даже иногда думаешь, никто не звонит, не приезжает, думаешь, не нужен никому. Сижу, плачу под деревом. Приходите в гости все ко мне. Покажу, расскажу. Пообщаемся. Так, вот такая у меня работа легкая, самая лучшая работа в мире.